Karačaiks man kaut kas ar motoru nav garš. Es biju braucis pakaļ puķēm, ja tur. Man motors vienkārši pateica, jā, laiks tur kūpt augšā. Es gāju ar puķēm atpakaļ uz mašīnu. Es redzu, man no apakšas labās puses nāk ar dūmi. Viegli. Tagad, jā, jācenš mājās tikt, jo, kur citu man es jau to tur evakuātors neatceros. Evakuātors, jā. Jā, evakuātors. Un es ar viņu gan nebraukšu mājās. Jā, jāpagaid kādu stunda minimums, jā, un tam mēs tikai varam mēģināt mājās braukt reāli, jo tur augšā pa kalnu tur riktīgi riski. Tur būs interesanti, jā. Tagad seko līdz piedzīvojumiem. Kur lejā jau ir sērkociņi, ja? Dievs, tas nozīmē, ka Dievs jau grib, lai šitā misena nodedzina. Mēs braucam mājās. Jā. Cilvēki! Šitas ir tas moments. Ka mums vai mašīna nodegs, vai aizies. Nāc? Tas ir ļoti labi, jo tas nozīmē, viņš jau ir atsacējies pietiekam. Tas sakot godīgi, šitā pirmā reize viņš nelica. Viņš smir. Jā, visatījās. Nē, griez, jo lai viss karstūks iet iekšā salonā, ko viņš var izpūst? Tā vismaz mazāk karsts. Nekā nav karsts. Ko es mācos, viņš ir skaļāks, bet labi. Es teikšu godīgi, tik interesanti, tas ilgnās, sērēs, bet interesanti. Ok, un šeit tas ir tīsti, šeit tas ir... vai mēs noticiniet grants, viss man arī kaut kur. Bet cerams, ka tu uzvilksim augšā kalnā. Ingu skaties ārā pa logu, filmē ārā pa logu, jā, tad jau man sāk kūpēt. Jā, bet nevar jau redzēt uz logus, tāpēc... Es nespiedīšu pilnu gāzi, jo reāli var uzzināt. Labi, un šādi viņa ilgāk aizņems mājās, viņš vairāk uzkarstīts, bet labāk šitā nekā reāls pilno gāzi, jo tad viņš vienkārši uzreiz uzkāps augšā reāli. Jā, tā baigi interesanti. Motors skaidrs, bet radiators augsts. Es jau visvairāk uztrauktos par kalnu, jo kalns vienkārši tos nevar nolabot nekas. Jā. Man reāli tā pēdis karst augšā. Tāpēc jau šiks jau ir ieslēgts. Tas ir ļoti. Man vienkārši pēdis pielēc ir. Nē. Tad man pēdis karstas ir. Mēs tikai 2 minūtes braucam. Mums ir 5 minūtes laika, pirms mēs esam riska zonā. Šitajā situācijā 4. Jā. Bet vismaz es ielaidu pilnu bāku iekšā. Tur man spēcināli karsts augšā. Nē, tās ir pēc man roku karsti. Vai man bišķi pēdējīs gabals. Bet mākot pie babuškas uz māju, omīte uz cienā ar pelmeņiem, tikai un viedīgi ar ceptiem, jo varīti ir pārāk vāji, bet ceptie iešķirī uzreiz. Vai brauc ātrāk? Nē, kāpēc visām mašinām pēkšņi jāparās sliktākajās laiks? Labi, mēs uznācām jauntukumu atpakaļ. Droši un labā, jā, viņš nesāk kūpēt. Tas ir labi. Jā, bet man vēl pie mehāniķa jātiek ir tur. Tu šodien brauc vēl pie mehāniķa? Es nezinu. Es nezinu, man tur teica gribēs. Vai vēl izvēlt būs. Ko tas izdomājis? Ka mēs esam ar kājām. Jā. Jo mums abiem nav ko darīt. Un kāpēc gan ne šodien smuka dieniņa ir, vai ne? Jā. Esam jau pie apļa. Mēs izjājām 9:13 ārā, jā. Mēs esam kaut kādu bildi iemetīšu. Un mēs tagad 9:55, ka mēs šito nofilmējam, tāpēc mums vēl ir ceļš, tāpēc. Ja kāds skatās mūsu video, ka mēs braucam pie mehāniķa, kur ir šitā pietura, jā. Un tad kaut kāds mums varbūt 4 minūtes vēl ar aiksmu vajadzēja braukt, tāpēc, jā. Runā. Mēs tagad esam jau tikuši, jā, mēs, man liekas, kāds. Tur tukums kaut kur ir. Mēs ejam uz šosei, jā. Nav forši. Forši laiks ir, bet uz šosei nebaigi.
interesanti nav akmeņi, ten ir locīta, un var viegli izmašīt, bet mēs gribam ātrāk slidli tikt, jo mājās mums abiem nebija ko darīt. Tad cilvēki, kas izdomāja, kādas misijas mums ir. Pirmā misija mums ir savākt tā iksama, jā. Otrā misija vispār viņu pielaist. Un trešā misija tikt atpakaļ slidli un atpakaļ, jā. Bet mums ir viena daļas misija, ja, kur nav svarīga, jā, kā side quest spēlē, jā. Ka mēs nonākam tur kaut kur auto pieturā ar avārijas gaismām. Tagad mēs jau esam klāt, kur ir tas ceļš, kur metāli. Baigi traks satiksme šodien. Mums divas mašīnas uzspīdināja, es nezinu, kāpēc, jo mēs normāli gājām, bet, varbūt cilvēki dusmīgi ir jau pirmdiena, jā. Jo, kurš pirmdienās priecīgs iet uz darbu? Re, kur ir Aiksamiņš? Tūlīt viņš aizies, un tad redzēsim, vai varēsim savākt vai nē. Jā, te arī traktors pieparkots diezgan varēšu iekāpt iekšā. Jā, varēšu iekāpt iekšā. Beidzot, es esmu atpakaļ savā mīļajā vietā ar šo miseni, jā. Man vienkārši pietrūk rokas turēt uz stūrs vēl cilvēki. Jo, ko darbinam klāt? Svecas. Ja viņš vispār liks. Gan jau, ka pieliks. Kur? Degvils. Kur? Degvila pasies atkal. Tu nopietni. Viņš vispār kaut ko sataisīja? Pagātais halbaļā. Kā? Nedef, ka viņš jau neko nesataisīja. Nopietni. No eļļu notīrījis viņš it kā ir. Jā. Jā, bet degvielas sūkni. Vai kā to huņu sauc? To pludiņu vai ko viņš tur gribēja taisīt? Viņš jau neko Jā. Nāk pieskaries. Tu pieskarties jau tagad īsti negribu. Nē, mazliet pielēc roku klāt, lai saprast, cik viņš karsts ir. Tagad tu pieskarties. Ir karsts. Jau? Pagad? Labi, vismaz radiators tagad ir silts. Jā, bet tāpat viņš ir karstāks nekā radiators. Nē, man degvielas lognē. Kas tas ir? Kas tagad ir tā pa huņu? Man teica, ka kaut kas viņam tur pilēja, ja? Es jāsaka, ka tas ir degvielas, tev taču... es nezinu tur... Nē, jā, es redzu, bet nezinu, vai kamerā redz, jā, bet tur nāk mazi dūmi. Man liekas, varēja tikai kamerā redzēt kaut kas. Jā, un tāpat ir čīkstēšana. Jā, labi, ka man ir desētājuši, jau nebūtu, kas kapatu pietur, jā. Es pagaidīšu kāds 9 minūtes, jā, un tad jau būs jāceņš aizbraukt pie tā mehāniķa, jā, savādāk. Jātikšu vispār. Kas tev tur ir? Tajā paciņā. Nezinu. Pats īsti nezinu, jā? Nē. Vai varam šo mistērisko paku vaļo? Es nezinu, tas ir reāli. Pēdējais kā kaut ko sūtīt jūnijā? Tā bļa vēries vaļā, bļa. Un kas tur ir iekšā? Kas šitas tā? Panda. Kā tu pandu pasūtīji? Tu biji skaidrā vai tu biji dzērs tajā momentā? Man liekas, ir dzērs. Kas ir? Parād kamerai? Nē, bet viestiprināt, bet... jau čistēlu. Līmi. Jā. Saloni izbojāsim vēl vairāk. Labi, panda, bļa. Un tagad Raivo aiziet pakaļ lēdus tējai uz mazo Maksimu. Es dabonu sēdēt. Jā. Viņš man teica, lai es pasēžu, nevis nāk līdzi. Nē, ok, es jau arī pasēdēšu. Jo, ko tu staigāt 2 cilvēkiem vienai lietai pakaļ? Tas ir kaut kā tā bezjēdzīgi, jā. Es pilnīgi saprotu. Jā.
Ja kas logtīrītājs aizgāja. Jā. Cik mēs sapratām no mehānīta, laikam tas motoriņš esot tur beigts. Bet nu tagad viņš ir no zila gaisa atdzīvojies. Aiksam loģika. Kaut kas saplīs nākušajā dienā, kā strādā. Re, kur nāk mūsu bumbulītis, viņš ir nopircis 2 ledustējas. Kas tev naudu žēl, kāpēc lētās ledustējas pēc? Man mamma gribēja, man mummīte gribēja. Bet tur Evo laik to turbodīzeli iekšā. Multidīzel. Nu turbodīzels, multidīzels, vai kas viņš Multidīzels, bet man motoru noklupēs, tur zirdziņu iedos varbūt vairāk. Nu, bet vismaz aiziesim Razmusā līdz mājām. Es sen neesmu to aiksu. Aizstāst vienu problēmu, kas tev tur notiek ar to bāku. Viņam pild. Jā, viņam bāku pild. Nejautājiet, kāpēc es laju iekšā. Pagaid, iedomāt šito pusi, kāpēc šitā? Nu, tu tā kā prostitūti tur nostāvēji. Jā. Brāvo ielēja 2 litrus un viņam jau bija atsitiens. Kādā veidā? Nu, reāli izticēja ārā. Jā, es redzēju. Žēl, ka nenofilmējām, bet nu, neko. Kas jūs zināt, ka tagad Raivo blakus sēdētāji pusē caurums durvis? Tu salauzi. Kurā vietā es salauzu? Nē, viņam rekur ir caurums. Jā, viņš jāja to mašīnu kopā jau besī ārā. Nē, nu pa lielam, ja skatās šitā, nu tad nevar redzēt, ka tā mašīna ir tāda, nu, vecajā. Bet, ja pieiet tuvāk un sāk skatīties visādas problēmiņas, jā, kad viens lukturs ir savādāks, un kad te ir visur visu vaļā, un kad te ir caurums, tad tas skats izskatās savādāks, un tā domāšana izskatās savādāk, un burtiski, jā, viss ir slikti, tad točni viss ir slikti. Man nav jāpasaka, kas viņš ir, tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste ar neejošo motoru. Raivo cenšas pielaist viņu, bet viņš nelec. Raivo dusmīgs uz visu pasauli, visu laiku. Aiksams nelec un bļaujai takt un nafī. Man nav jāpasaka, kas viņš ir, tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste ar neejošo motoru. Katrs rīts dīzeļa smakā kurpiņš kā ele, bet katrs rīts iesākas ar vrum vrum. Viss ir skaisti kā pasakās, bet dzīvē tas viss ir totālā elle. Nervi nestrādā kā cilindrs, motors griežas, bet nelec. Degviela mistiski kaut kur pazūd, jaudas nav. Eļļa zūd, uz servis neviens netiek. Vismaz labums, ka aiksams blakus. Man nav jāpasaka, kas viņš ir, tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste. Ko tu atkal dari? Vai aizvadu. Šitā mums man jaunā profila bilde, bet tā nepišķi. Jā? Atkal tu tur kaut kādu to Photoshop marketais? Ko? Jā. Jā? Man paskatās, vai viņš nav smuks? Nē, viņš nav smuks. Tavs skauž. Man skaužas ar kājām labāk māk iet, nekā viņš brauc. Un postas šitā nav smukāks, kā viņš ir jau. Jo. Jā, nofilmē ar savējo, bet tur. Tev jau smukāk, tev jau mākslīgs intelekts palīdz tavam jaunajam Redmi 15 Pro. Jā, šits jaunais Ingas telefoniņš nāk. Smuki kadri būs. Tu visu pateici? Jā, pasaka man, tā visiem cilvēkiem, jā, tā. Un tad, nu jā, beidzam video jau, nu, kaut mums cilvēki. Gaida nākamā video kaut kad. Tā.